Pilsparks, Melnie Gulbi, Šarlotes Saliņa un Pilsdrupas. Ne tikai cēsniekiem, bet arī pilsētas viesiem izdzirdot šos nosaukumus emocijas nebūs svešas. Taču tā vien šķiet, ka vietējiem pirmie soļi mīlestības virzienā nerit vis tik pierasti un gludi. Un varbūt tieši cēsis ir pelnījuši Laimes pulksteni mīlestības pilnu satikšanās vietu. Mēs ar vīru iepazināmies skolā, kad mācījāmies Valsts priekšroku lauksaimniecības tehnikumā. Un bija tā, ka es vēlējos iepazīstināt viņu ar saviem vecākiem. Sacīts darīts, lieldienu brīvdienās Saudas topošais vīrs devās ar sabiedrisko autobusu no Valkas Cēsu virzienā. Taču sabiedriskam autobusam ir 2 pieturas, un viņas abas atrodas pie aptiekas. Viņš, protams, kad izkāpa pie neīstās aptiekas, es gaidīju pie otras aptiekas. Un tad mēs tā skrējām katrs uz savu pusi, katrs pa savu zināmo tuvāko īsāko ceļu. Un, protams, kad nesatikāmies. Kā par nelaimi arī vienam no skrējējiem telefons bija izlādējies, tāpēc satikšanās notika tikai pēc 2 stundām, vienam otru atrodot draugu mājās. Un tā joprojām 8 gadu Solvita ar vīru mazo atvasi gaida savu satikšanās vietu. Pēc neilga laiciņa, tad viņš arī atbrauca. Un tad es teicu, ja mums būtu savs Laimes pulkstenis, šāda problēma nebūtu. Gaidām Laimes pulksteni. Tāpat Laimes pulksteni gaida cēsnieku Montu un Edijs, kur satiekoties Cēsu mūzikas vidusskolā, par randiņu vietu izvēlējās BMX trasi. Es nesu savu smago saksofonu koferi, un viņš gāja ar puišu bariņu. Vai nu tāda meitenē vajag pievērst uzmanību? Atvainojiet, es jums panesīšu koferī. Tas bija koledžā, mūzikas vidusskolā, saksofona klasē, meitene spēlē. Jāpievērš uzmanība, jānobrauc gar roku, jānobrauc gar kāju. Tas varbūt kaut kā tā varbūt nepieņem, bet tā arī mums kaut kā aizgāja vienkārši. Kā stāsta jaunieši, nebūtu cēsis, neuzplauktu mīlestība, kas nu jau ilgst vairāk nekā 4 gadus. Pirmā vieta ir noteikti BMX trase. Nē, tā ir mūsu. Tā ir mūsu, bet visnotaļ romantiski, jo mēs ēdām kopā saldējumu. Tur bija tā mīlestības atzīšanās, ja, protams, pie saldējuma, un tā ir romantiski. Jā. Tā kā vairāk mums ir, jo tas viss sākums, kā mums bija, tad man bija 17, un es pa klusu aizšmaucu pa balkonu ārā, lai satiktos ar viņu. Un tad mēs līdz 5-4 rītā staigājāmies, Māja parks bija iecienīts, tas sēdējām, runājāmies, gājām uz lielo parku, tur ir Baltie gulbi, un tad gājām arī uz Rožu laukumu, tad viņš nebija tik skaists, tad viņš bija vienkārši. Tad taču viss smuģ no mīlestības. Un nebūs melots, jo Cēsis jau pirms vairākiem gadsimtiem kā sena Hanzas pilsēta pārējo vidū izcēlās ar burvīgo dabu, interesantiem un sirdi plūsošiem likteņu stāstiem un vēsturiskām personām. Te ne tikai komponists Raimonds Pauls bēdz no savām fanēm, bet arī Imants Kalniņš pazaudējis Bikšu jostu, un Andrejs Pumpurs rakstījis mīlestības vēstules savai mīļotajai. Jauks ir stāsts par jeb leģenda par pils dārznieku, kurš ir bijis iemīlējies grāfa Zīversa meitā, un viņu sociāli atšķirīgais stāvoklis nav ļāvis mīlestībai izaugt līdz tādam skaistam notikumam kā kāzas. Kā stāsta vietējie, dārzniekam būvējot pils kāpnes, tajā tikusi izveidota sirds, gluži kā piemiņa neveiksmīgai mīlestībai. Reku šeit, jā. Taču patiesība ir daudz citādāka, lai gan arī pietiekami romantiska. Tas patiesais stāsts ir tāds, kad strādnieki padomju laikā būvējot šīs kāpnes, pēc pusdienas pārtraukuma un pauzes, atrodoties tik tuvu vecai alas derītavai, ar lielas mīlestības droši vien pret pilsētu un pret alu, aiz brīva brīža ir izveidojuši šo sirsniņu, kas šobrīd jau izaug tādu par leģendu vērta. No pavasara ziediem līdz zelta rudenim Cēsis apmeklē jaunie pāri, mījot šeit skūpstus un visbeidzot gredzenus. Ik nedēļas nogali pilsētā sarakstās ap 5 pāriem. Vai tas nav pietiekoši mīlestības rādītājs? Kaut kā man pēdējā laikā ļoti uzrunātie stāsti par cilvēkiem, kas šobrīd nedzīvo Latvijā, kas nedzīvo Cēsīs, kas ir satikušies arī citur. Ir jau arī tā, ka ja kādreiz mēs varējām stāstīt, ka mūsu vecmāmiņas satikās zaļumballēs, tad šobrīd cilvēki satiekas interneta vidē, satiekas draugos un satiekas arī ārpus Latvijas. Un tur varbūt vēl vairāk novērtē
tuvu cilvēku sev blakus, jo tur tā vientulības sajūta ir vēl lielāka. Un tad, ja šie cilvēki vēlas reģistrēt savu laulību savā dzimtajā pilsētā, un ja viņi sajūt vēl kaut mazāko kripatiņu piederību šai valstī. Dodoties uz pils saimnieka grāfa Zīveres izveidotajām takām, kalniem un salām, parkiem, kas katrs nodēvēts grāfa un tā bērnu mazbērnu vārdos, kā Alekša jeb Māja parks, Minadoras kalniņš, Šarlotas saliņa, ne tikai jaunie pāri, bet arī nesen iemīlējušies var atrast savu romantiku. Cēsis jau ir, manuprāt, vispār īpaša vieta ar gleznainiem parkiem pašā pilsētas centrā. Jūs noteikti aiziet uz Māju parku, tur vienaldzīgs nevar palikt neviens. Tur dzīvo Māju parka saimnieki, ir Latvijā jau populāri pazīstami kļuvuši melnie gulbi, kas tur jau mazajā tajā dīķī ir 3 paudzēs. Tur ir ļoti skaistas vietas, kur sarunāt gan tikšanos, gan arī laulību dienā fotografēties. Pilsparks turpat blakus arī ir, protams, neatkārtojams Latvijā. Tur ir vietas, kur sarunāt romantiskas tikšanās. Jā. Arī Kristīnas un Vitālijas skatieni savērpās vietējā veikalā, taču par satikšanās vietu viņi reizi izvēlas Cēsu pilsparku. Mēs iepazināmies pirms 3 gadiem veikalā. Jā. Viņi stāvēja rindā, un es pamanīju, cik viņi bija skaisti saģērbusies, un tas cēlēs augums. Tad es uzsaucu viņu, uzprasīju, kā viņi sauc, kur viņi dzīvo. Izrādījās, ka mēs bijām kaimiņi, un tad mēs sākām satikties. Apmainījāmies ar telefoniem, tad mēs gājām pastaigāties pa parciem. Cēsis ir tāda visai romantiska pilsēta, tāda vecpilsēta, ļoti smuki izskatās, tas pats pilsparks. Es vairāk patīk. Ir jābūt šeit lēņas plūksnē. Satikšanās vietā jābūt Cēsīs. Vienīgi mīlestība dara dzīvi īstu. Zanmo Savieta, Edgars Jākubsons, Tautas balss.